Labdien! Atkal kopā ar jums esmu Olga Zeltiņa. Pirmām kārtām piedodiet, ka tik ilgi klusēju, ka nebija raidījumu. Turpinājumā droši vien labošos, bet tagad ļoti ātri ķeramies pie darba. Lūk, ko mēs šodien darīsim? Mēs šodien taisam leopārdu uz dabīgā naga un perfekto frenču atkal uz dabīgā naga. Aiziet! Tātad divas lietiņas, ko es jums parādīšu. Ideālais frenčs un leopārds. Tātad šeit man sagatavot šīs pirksts. Viņš ir jau nobufots, aptaukots. Un nākošais solis tā ir tāda tipsīša, kurš pēc būtības nav tipsis, bet tā kā francis. Nevis pagarināšanai, bet tieši tā kā zīmēšanai. Lūk, šāds man ir tipsītis, es pielaikošu, kurš man te labāk patiktu. Un pielīmēšu. Piemēsim kliņu. Puteklīšus nost. Un ar Wiping Solution mēs vēlreiz apstrādājam nāciņu. Tad ar unišainu pārklājam nagu ļoti plānā kārtiņā. Kā jūs pamanījāt, es neliku nekādu saķeres kārtu. Uzreiz uz dabīgā nadziņa. Un liekam lampā uz 60 sekundēm. Pa to laiciņu es strādāšu ar otru rociņu, te ir leopards, un šeit es strādāšu sekojoši. Re, kur dabīgais nags. Es uzlikšu nice bondu uz naga galiņa, bet cik manai klientītei ļoti plāni nadziņi. Un likšu Unishine Plus līdzeklīti, kas ir bāze un tops 2 vienā. Nopakošu galiņu. Un pārklāšu. Unishine Plus ir daudz plānāks par Unishine. Tā, un liekam lampā uz 60 sekundēm. Viņš ir plānāks nekā Unishine. Viņš ņemās nost burtiski pa 5-7 minūtēm, un viņam ir fantastiska saķeres kārta ar dabīgo nagu un fantastisks spīdums, par ko jūs varēsiet būt pārliecināti. Šim nagam, kurš man bija tikko lampā, es ar Unishine viņu piecelšu klāt, tā kā stiprināšu, atkārt pārklājot plānā kārtā un uzliekot pa vidu tādu pilīti.
Izlīdzinu viņu pa nadziņu. Tā. Apgriežu otrādi. Paskatos, kas tur notiek, un uz 60 sekundiņām. Lūk tā. Tad otru nadziņu es pārklāju ar leopārda balto bāzi. Ļoti, ļoti plānā kārtiņā. Ļoti. Un lieku lampā. Tagad šīs nadziņš ir noturēt savu laiku, un es viņu pa virsu, neņemot lipīgo slānīti nost, pārklāju ar Unishine Plus. Un liekam lampā. Tā, bāzīte ir nožuvusi, un tagad es ņemšu leopārda krāsu kolekciju UV Polish, kuru var izmantot gan kā pašu pārklāt dabīgo nagu vai nedabīgo mākslīgo nadziņu, gan kā kopā ar leopārda bāzi un leopārda aktivātoru. Lūk, tas notiek šādi. Atkal plānā kārtā pārklāju nagu. Plānā kārtā. Lūk, tad es ņemu aktivātoru un ar dotu mērcējot aktivātorā un liekot uz naga, es veidoju zīmējumu. Pareizāk sakot, es punktoju un zīmējums veido pati laciņa, UV laciņa. Tikko viņa ir izveidota, mēs nagu liekam lampā uz 60 sekundēm. UV LED lampā. Tā, lūdzu roku. Šo nagu mēs ņemam nost lipīgo kārtu un rekur mums ir tā kā gala rezultāts, ideālais frenč uz visiem nagiem. Perfekti un ātri nagi ir stiprināti, viņi ir diezgan pacieti, lai mūsu modelīti var ilgi staigāt ar šādiem nadziņiem. Un kā nobeigumu mēs lietojam kutikulu seļiņu un iemasējam. Un nākošais pirksts. Tātad, lūk, aktivātors ar laku ir nožuvis, un tagad ar Unishine Plus mēs aizpakojam dabīgo nagu un pārklājam pāri. Plānā kārtā. Un liekam lampā uz 60 sekundēm. Tā, mēs noņēmām lipīgo slānīti. Šeit mūsu rociņas, jā, viena un otra.
Un tā, meitenes un zēni, man ir laba ziņa un ļoti laba ziņa. Tātad 12., 13., 14. aprīlī Skonto hallē jūs mani varat uzmeklēt standā Nice Cosmetics. Tur mēs tiekamies, tur mēs runājam, tur mēs izbaudam, pataustam Unišainu plus, kā arī balto paingelu, īsti ilgi gaidītu paintu. Lūk, jūs viņu paši varēsiet izmēģināt un priecāties tieši tāpat, kā to daru es. Tālāk priecīgā ziņa, kā paintu, krāsaino gel paintu no pagājušā raidījuma vinnē Linda Bērziņa. Apsveicu! Un šīs dienas jautājums būs sekojošais. Lūk, nagi, kuri veidoti ar šo tipšu palīdzību mūsu starpā vai mūsu valodā, saucās jautājums. Kā tad saucās nagi, kuri veidoti ar šo tipšu palīdzību? Līdz izstādei, līdz nākamam raidījumam, paldies jums visiem, ka jūs esat, es jūs mīlu. Lūdzu, piedodiet, man aizmirsās viens no svarīgākajiem momentiem, un tas ir, kas ta būs dāvanā. Dāvanā būs UV polish no Nice Leoparda sērijas. Un vēl ir tas, kā, ja jūs interesē citi mani raidījumi, piemēram, kā efektīvi sagatavot dabīgo nagu modelēšanai, skatieties šeit. Ja jūs interesē leopards daudz smalkāk soli pa solim, skatieties šeit. Un vēl aiciniet mani draugos, sekojiet man līdzi Pinterestā un abonējiet manu YouTube kanālu. Un tad vēlreiz uz redzēšanos!